Rudenī jauno sezonu sāk ne tikai teātri, bet arī televīzijas kompānijas, iepazīstinot skatītājus ar gaidāmajiem jaunumiem. Pirmā to paveic Latvijas neatkarīgā televīzija, šonedēļ aicinot savus draugus un atbalstītājus uz sezonas atklāšanas ballīti Rīgas kinostudijā. Par gaidāmiem jaunumiem dienai pastāstīja LNT ģenerāldirektors Andrejs Ēķis. Man nav uztraukums atklāt visus noslēpumus. Kā jaunā sezona. Mums ir, teiksim, tas galvenais akcents mums ir uz latviešu, tā saka, ziepjauperu melodrāmu, nav kā saukt, viņi būs 7:30 vakarā, ir par 2 brāļu un 1 meitenes, tā teikt, 3 stūri, tā teikt, viņi cīnīsies, tie brāļi cīnīsies savā starpā, lai dabūtu meitenes sirdi. Es domāju, tas varētu būt kaut kas interesants un sauksies šis seriāls Cerība iela 21. Vakara gaitā skatītājus izklaidēja gan dziedātāji Aīša, Magi, Dace un Enrico Pacelli un citi mākslinieki. 1, 2, 3, aiziet! Bet pa vidu priekšnesumiem 3 dāmas – Māja Silova, Kristīna Veisa un Dace Grimze. Viņas gan jokoja, gan pieteica gaidāmos šovus un raidījumus, tostarp arī Latvijas princesi. Latvijas princese tāds ļoti interesants projekts, jo šovakar varbūt redzēsiet fragmentus no 20 blondīnēm, kuras cīnās par titulu. Arī interesanti, tas nav tikai skaistuma konkurss, nekādā gadījumā tur ir erudīcija, teiksim, cik daudz viņa līdzpārdzīvojums var būt un tam līdzīgi ļoti daudz visādas interesantas lietas un pārbaudījums, kas viņām jāizsaka. Starp citu, visas 3 dāmas, sākot ar septembra vidu, vadīs vienu no jaunajiem šoviem, kas sauksies Paldies Dievam, piektdiena ir klāt. Una Griškeviča, Jānis Palkavnieks, Diena TV.